Viegla jūras šalkoņa, zeltainas smilts sanēšana, soļu ritmiskā disharmonija uz parka celiņiem, bērnu balsis, tikko dzirdama pilsētas attāla dunoņa un smarža, jūras, priežu skuju un vēja. Gaiss ir tik dzidrs, ka kaju kliedzieni augstu debesīs atbalso kā metāliski zvaniņi, un tajā lēnām aužas rudens elpa. Nedaudz vēsa, nedaudz smeldzīga. Dzidri zilās debesīs spoguļojas pasakaina gaiši pelēka parka paviljona neskaitāmās stikla rūtis. Mans vārds ir Karina Tatārinova, es esmu aktrise, dziedātāja un režisora audio izrādēm. Abas ar Līgu esam liepājnieces, zinām vienu otru kopš bērnības, bet tuvāk iepazinos un kļuvu par viņas gleznu fani apmēram pirms 10 gadiem. Arī viņas glezna, par kuru pastāstīšu, ir saistīta ar mūsu dzimto pilsētu. Kopējais iespējas. Tā ir kā mirdzoša, dzidra atvasaras diena, kura uz mirkli aiztur elpu pirms rudens vētrām. Glezna ir 25 x 30 cm liela, apmēram kā paliela grāmata. Darba tehnika, eļļas krāsas, metāla folija lapiņas uz audekla. Tās nosaukums – Parka sirds, un tajā ir attēlots Liepājas piejūras parka paviljons. Paviljons ir celts 1903. gadā par godu Krievijas cara Nikolaja II ciemošanās Liepājā, kura jau tad bija iecienīta kūrorta pilsēta. Pavisam nesen tas tika restaurēts un tajā var baudīt gardu kafiju un lieliskus koncertus. Bet patreiz tas sastindzis mirdzošā ieelpas mirklī. Gleznas lielākā daļa, 2/3, ir turkīz zilas debesis, un centrālo vietu ieņem paviljons, viena stāva garana ēka, lieliem sīkrototiem logiem un tornīti, kurā plīvo Latvijas karogs. Ēkai katrā pusē atrodas koki, 3 kreisajā pusē un 2 labajā. Garana ovāla lapotne uz smalka stumbra met nelielu ēnu smiltīs, kas liecina, ka saule ir zenītā, tieši virs galvas. Ieskatoties, priecīgs pārsteigums. Koku lapotne ir pašas mākslinieces pirkstu nospiedumi, 5 neatkārtojami zīmogi ainavā. Paviljona gaiši pelēkā ēka ir smalki izzīmēta. Var redzēt katru dēlīti, katru kokā griezto rotājumu un neskaitāmās baltās loga rūtis. Viena trešdaļa gleznas apakšā ir zeltaina smilts, kas arī ir Liepājas neatņemama kopainas sastāvdaļa. Smiltīs kā kafijas krūzīšu nospiedumi ir 2 apļi. Viens veido spirogrāfa raksta ziedu, otrs ažūru vainagu. Un pāri visam rūsas krāsas viegla dūmaka, kā tuvojošā rudens siltā elpa.